pirmo reizi Nacionālo bruņoto spēku vēsturē, un tas realizēts NBS Kainieku skolā Alūksnē. Ir atklāts C kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas kurs. Vienkāršāk runājot, tas ir smagās mašīnas šoferu kurs. Programma ir certificēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kuras laikā apgūst automašīnas uzbūvi, mehāniku, ceļu satiksmes noteikumus atbilstoši C kategorijas prasībām, braukšanas prasmi mācību zonā un uz koplietošanas ceļiem. Tā ir pilnas programmas apmācība 1,5 mēneša garumā. Tam seko skolas eksāmens, pēc tam CSDD eksāmens. Šis ir pirmais kurs, pilota projekts, un tā uzdevums pārbaudīt praksē realizācijas iespējas. Pēc pirmajām 3 nedēļām kurs tika atklāts 7. septembrī. Viss izskatās optimistiski. Šī iecerē jau radās 2006. gadā, kad uzsākām militāra autovadītāja kvalifikācijas kursus. Un ideja bija tāda, ka ne tikai pacelt kvalifikāciju un apmācīt militāros autovadītājus, bet rast arī iespēju karavīriem iegūt civilo C kategoriju autovadītāju. Man līdz šim nav bijis vispār nekāds sakars ar C kategoriju tik lielām mašīnām. Jā. Nav bijis, tik cik es sēdējis blakus. Jā. Un tagad, jā, redzot, sēžot pašam pie stūres, jā, izjūt jau tos pašus gabarītus. Jā. Likās, kā tas ir tik liela mašīna, braukt pa šaurām ielām. Jā. Bet tagad ir jau kaut kāda pieredze. Esmu 2 reizes jau 3 reizes tā braucis. Jā. Un jau daudz maz jau ir labi. Neteikšu, ka ir ļoti labi, jā, bet salīdzinoši priekš tā, ka nav bijis sakara, jā, tad ir labi. Armijā ir daudz C kategorijas mašīnas, līdz ar to šāds kurs un šīs iemaņas ir nepieciešams. Bet vai te kaut kā neiebilst civilās skolas, vai tas nav tā, ka jūs viņiem noņemat zinām daļu peļņas? Runājot šajā jautājumā, es saskāros arī ar pazīstamiem pasniedzējiem no civilām autoskolām, arī jau tā kā ironiski izsakās konkurenti, ja? Cilvēki varbūt tie, kas ieta mācīties civilās autoskolās, karavīri iegūs šeit šo te kategoriju. Bet, jā, savā ziņā tā ir, kad tas personāls, kas ir armijas personāls, vairs nebūs civilajās autoskolās, bet iegūs šeit. Bet īstenībā taču tas ir labi bruņotajiem spēkiem. Tā ir līdzekļu akumulēšana, taupīšana, un tomēr jūs paši zināt, ko jūs esat iemācījuši un varat paļauties uz tiem cilvēkiem. Tieši tā. Mēs mācām karavīrus un vadītājus priekš sevis, priekš saviem bruņotajiem spēkiem, ieguldām visas savas zināšanas un līdzekļus, lai būtu mums, kā teikt, profesionāli autovadītāji. Pēc ministru kabineta noteikumiem karavīri var iegūt C kategoriju nevis no 21 gada, kā tas ir visiem, bet priekšrocība ir tā, ka var iegūt no 19 gadiem. Militāru personās. Tā arī savu veidu priekšrocība vai. Mums liels pluss ir tas, ka mēs šajās te auto uzbūves apmācībā varam, nav noteikts konkrēts autotransporta līdzeklis, uz kuru mācīt. Mēs varam apmācīt savu militāro automašīnu uzbūvi jau konkrētām mašīnām. Tas ir Scania, tas ir MAN tipa mašīnām. Tas, es domāju, ir liels pluss arī karavīriem, kad viņi jau tieši auto uzbūvē, iekļaujot vienu kursu, mācās arī militārās mašīnas uzbūvi. Kā ir redzams, viņa ir aprīkota, viņa ir certificēta, un tā tika piemeklēta atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, kam ir tahogrāfs, attiecīgs pārnesumu skaits, kraunesība, gabarīti, izmēri un Instruktoram mēs redzam papildus jā, pedāļu. Instruktoram ir papildus aprīkojums, jā, papildus pedāļi, tātad, lai varētu kontrolēt arī
bīstamas situācijas novērst un tādā veidā. Un ko vēlam jums veiksmi un pēc kāda laika painteresēsimies, kā jums sokās ar šo kursu. Jā, paldies! Ļoti būtiski, ka kurs notiek Kainieku skolā Alūksnē. Karavīri uz šejien ir norīkoti. Atšķirībā no civiliem kursiem karavīrs te pavada visu dienu. 4 stundas teorija, tad pusdienas, pēc tam praktiskās nodarbības. Tad viss vakars, kur laikā arī var atkārtot teorētiskās zinības, tā kā šiem militārajiem C kategorijas kursiem ir lielas priekšrocības, salīdzinot ar civilajiem kursiem. Bez tam karavīram tas ir bez maksas. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?